Sveiki visiem! Šajā video apskatīsim, kā pārbraukt tramvaju tiltu virzienā no Rīgas uz centru, laicīgi plānojot maršrutu. Mēs pārbrauksim 3 krustojumus pēc kārtas, lai mēs uz tramvaju tiltu un pēc tramvaju tiltu aizbraukt sev vēlamā virzienā. Šobrīd plānosim savu maršrutu uz Lielo Dzintaru. Tad jau šeit pie Ledushalas uz Brīvības ielas mēs ieņemam labo malējo joslu. Attiecīgi no šīs joslas mēs nogriežamies ostmalā jau vidējā joslā, un no vidējās joslas mēs attiecīgi nogriežamies uz labo malējo joslu, kura jau pēc tam mums ved uz Lielo Dzintaru pa labi. Tādā veidā mēs esam izvairījušies no liekiem manevriem uz tramvaju tiltu. Nu, lūk, tādā veidā mēs braucām, lai nogrieztos no tramvaju tilta pa labi. Un tagad apskatīsim tos pašus 3 krustojumus, kā pārbraukt tramvaju tiltu, lai pēc tam tālāk mēs nokļūtu aiz tramvaju tiltu taisni centram. Tad mēs jau šeit plānojam palikt šajā joslā, nevis labā malējā kā iepriekš, bet no šīs joslas. Mēs nogriežamies pa labi, un tad ostmalā mēs jau nonākam kreisajā joslā. Šī kreisā josla savukārt pēc tam mūs vedīs uz tramvaju tiltu uzreiz jau kreisajā joslā, kas būs uz tramvaju sliežu klātnes. Un savukārt uz tramvaju tiltu sliežu klātnes tā josla aizved taisni uz centru. Un laicīgi ieņemot tātad pareizo joslu jau uz Brīvības ielas pie Ledushalas, mums vairs pēc tam jau šeit vai uz tramvaju tiltu nav nepieciešama pārkārtošanās. Līdz ar ko mēs izbēgam no liekiem manevriem, no kaut kādām liekām darbībām jau šeit. Un kā mēs redzam, šeit arī uz seguma bija informatīvu līnijas savilkts, kas noved attiecīgi šeit uz šo joslu. Mums jau vairs nekur nav jāpārkārtojās, nekāda lieka manevri nav jāveic. Mēs jau esam īstajā joslā, pateicoties tam, ka mēs laicīgi jau plānojām un uz Brīvības ielas pie Ledushalas ieņēmām pareizo joslu. Nu, lūk, tādā veidā mēs pārbraucam šos 3 krustojumus. Ja mēs esam ieplānojuši maršrutu jau laicīgi. Nu, tālāk.